Esam Digitūbi. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Par to kolosālo vokālu runājot, es teikšu, ka tev, Vineta, arī kolosāls vokāls 1. Čau, Vineta. Sveiks. Vineta Sprugāne, Latvijas Valsts radio televīzijas centrs pie manis ciemos jaunā sezona 2025. gada rudens Digitūvi ir apakaļētrā. Jā, Digitūvi kopš 20. gada, ja kopš pandēmijas karstuma mēs esam kopā ar Latvijas iedzīvotājiem un arī daudziem ārvalstīs dzīvojušiem, lai pastāstītu par to, kā ērtāk, drošāk, parocīgāk un mūsdienīgāk dzīvot digitālajā vidē, kurā mēs arvien vairāk pavadam visdažādākās darbības veicam. Gan ļoti vienkāršas sazinamies, saklačojamies, bildīt viens otram aizsūtam, gan arī pavisam sensitīvas, kādi līgumi, notāri un viss, kas. Un galu galā šodien varbūt mazāk Google lietojam, bet vairāk palīdzību dzīvē meklējam ChatGPT apskāvienos. Par reālo taustāms, paskaties, dienas bizness. Uz vāka raksts, e-paraksts ir Latvijas veiksmes stāsts. Bāc! Nu, nav malots. Es tajā brīdī uzreiz par tevi iedomājos, jo tu man esi ne Latvijas veiksmes stāsta seja, bet tu esi e-paraksts seja manā pasaulē. Zin kā, mūsu virtuālajai asistentei Signei ir balss, ja, un tad varbūt es varētu pretendēt, jā, uz seju, jo patiešām tik daudz gadu kopā ar e-parakstu, bet nav malots, ka e-paraksts ir Latvijas veiksmes stāsts, un ja mums reiz ir ar ko lepoties Eiropas Savienības mērogā un pasaules mērogā, tad ar mūsu prasmīgajiem un čaklajiem cilvēkiem, kas tiešām izmanto digitālās vides priekšrocības un grib visu darīt droši, un arvien aktīvāk izmanto drošus rīkus, un arvien aktīvāk arī mums prasa uzlabojiet to, izveidojiet jaunas visādas funkcijas, un mēs tiešām ieklausamies, un tagad nebrīnieties tie e-paraksta lietotāji, kas jau nākamajā nedēļā saņems savos e-pastos lūgumu sniegt mums atgriezenisko saiti par to, kā tad ir lietot e-paraksts mobile, kādas funkcijas jūs gribētu, kas jums nepatīk, kas traucē, kas ir jāuzlabo, jo tā reizēm cilvēki domā, tās lietotāju aptaujas, tāda formalitāte, pajautājo, jāpajautā, un tā, īstenībā mums tas ir mega rīks, ar kuru saņemt atgriezenisko saiti, tāpat kā arī šeit, starp citu, esot radio, ļoti daudz cilvēku raksta WhatsAppā ziņas un izsaka viedokļus un komentārus, un mani kolēģi šo klausās, mēs visu pierakstam un mēģinam attīstīt un uzlabot, un viena no tām attīstītajām un uzlabotajām lietām, starp citu, ir EID kartes lietošana. Jo EID karti šobrīd var lietot bez karšu lasītāju. Tas nozīmē, ka karšu lasītāju principā mēs varam likt muzejā. Tiem, kuriem ir, tie var likt muzejā, bet trakākais ir tas, ka ļoti daudziem cilvēkiem bija EID kartes, bet nebija tā karšu lasītāja, un viņi viņas neizmantoja. Tad, tā digitālā klients jau ir, bet jā, un pat būtu vajadzība. Jā, būtu vajadzība izmantot, bet slinkums tur to kartes lasītāju pirkt vai negribās, vai liekas, man nevajag, un es gribu e-paraksts mobile, kas arī ir ok, bet paradumi ir dažādi. Tāpēc, jā, šis te uzlabojums ir viens no idejām, kas nāca no cilvēkiem. Gribu lietot karti, negribu kartes lasītāju. Man tas nav ērti. Līdz ar to, jā, brīdinu, nākam nedēļa klientu aptauja, sūtīsim jums ziņu, ļoti priecāsimies, ja sniegsiet savu atgriezenisko saiti, bet turpinot par EID karti un to kartes lasītāju, es tiešām aicinātu, šis ir tas brīdis, kuriem ir EID karte, atrast mājās to aploksnīti, ko jūs saņēmāt reizē ar EID karti. Parasti cilvēki, tad, kad saņem EID karti, tad to aploksnīt noliek tajā atvilknē, kurā noliek tās lietas, kuras nekad nevar pazaudēt. Un tad pasties bāds, bet nav tajā atvilknītē. Ir, pārsvarā ir. Kā, godīgi tiešām cilvēki ir ļoti kārtīgi patiesībā, daudz kārtīgāk nekā mēs paši par sevi domājam, un visbiežāk tā aploksne patiešām tur arī atrodas, ja neatrodas, tad gājiens uz pilsonības migrācijas lietu pārvaldi bez maksas, saņemsiet jaunu aploksnīti un varēsiet izmantot EID karti ar viettālruni, bet, lai tas būtu iespējams, jums ir jāuzinstalē tāda jauna lietotne kā EID skan. Par to šķiet, ka mēs jau stāstījām pagājušajā gadā, bet pagājušajā gadā mēs viņu ieviesām tādu, gandrīz jāsaka, sautīga nolūka dēļ, lai cilvēkiem būtu ērtāk parakstīt līgumu par e-paraksts mobile lietošanu. Ja, jo tur mēs varam parunāt par e-paraksts mobile saņemšanu. Es katru reizi mēģinu atgādināt, kā tas ir jādara. Viens
viens no soļiem, tur ir līguma parakstīšana. Līgumu var parakstīt, izsaucot pie sevis bezmaksas kurjeru, var parakstīt ar EID karti. Un tiem, kuriem nebija tā kartes lasītāji, viņi nevarēja to izdarīt. Mēs ieviesām šo te funkciju vispirms priekš e-paraksts mobila līguma parakstīšanas. Tagad visur, kur ir integrēts e-paraksta izmantošana, identitātes apliecināšanai vai parakstīšanai, visur ir iespējams pieslēgties tātad ar EID karti un šo te jauno lietotni EID skan. Nu jā, un to kartes lasītāju, tad to nolieciet otrā atvilknītē, nevis tur, kur jums ir tā aploksnīte, bet citā atvilknē. Jā, varbūt kādreiz nodara, un tas nav izslēgts, bet, ar visu ir tips un triks, padomi, ja, kā ērtāk lietot. Man pašai, sākot lietot EID karti ar telefonu, ir tas tā kā ar austiņām. Ja mēs ienākot studijā runājām par austiņām, cik kuram ir ērti dzīvot ar austiņām, un tagad runājot, man ir austiņas, bet ikdienā es nelietoju. Tāpat EID karti samīlināt ar to savu telefonu, tur arī ir jāpiešaujās. Mēs esam tādi pīkstinātāju paudze. Ja, jā, mēs neesam pieraduši, ka vēl tev kaut kāda karta būs jāņemās. Jā, bet mums liekas, ka arī to EID karti pieliekot pie telefona pietiek, tā kā vienkārši nopīkstināt. Bet tā nebūs. Viņi ir tā mīļi jāsamīlina, un katram telefonam ir tā pareizā pozīcija, ja, kurā karte ir jāpieliek. Piemēram, manam telefonam karte ir jāpieliek tā, lai burtiski 4 mm karte būtu virs telefona. Ja? Tad viņš perfekti nolasa visu. Un tā ir katra telefona modeļa un īpatnība, kur ir jāatrod tas veids, kā to darīt visērtāk. Vienkārši reizēm es jau dzirdu, ko kolēģiem zvana cilvēki un prasa, man nenolasās jau, un tad kolēģi māca, pagrieziet kartīti tā, pagrieziet tā, bet tas galvenais ir nepīkstiniet, neraustiet viņu, samīliniet, burtiski samīliniet karti ar savu telefonu. Sveiciens tev no 28699. Es ceru, ka tev kolēģi klausās. Par to vokālu piekrītu. Tik baigi piestāv radio viļņiem. Tātad sveiciens tev no Sārmītes, vokāls tas. Tā, Igors, baidījos, ka nonākot situācijā, kad ir jauns aparāts un jāpārliek e-paraksts mobile, nobijos iesākumā, bet jāatzīst, ka visas nebūšanas ir izķertas ar sveicieniem no Igor. Igor, čau. Igor, paldies, un šis arī ir vēlreiz lūgums aizpildīt tās klientu aptaujas, kuras mēs reizi gadā... Obligāti, ka bija bagi, bet visi bagi izķerti. Nē, tagad noteikti ir vēl kaut kas, jo, nekas jau nav perfekts, ja, un vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras mēs strādājot ar e-parakstu, mums liekas, tas viss ir ļoti pašsaprotami. Ko te var nesaprast, un tad paklausies tā kā cilvēkus, ko cilvēki saka, var nesaprast daudz ko. Ja? Es jau te vienreiz stāstīju, kā es mēģināju sajūgt svarus ar telefonu. Ja? Man tas aizvien nav izdevies, man neviens nepalīdz. Ja? Par laimi mums ir izcila klientu apkalpošanas komanda. Izcila, ja? Mums ir operatori, kam ir tāda pacietība, kā, es pat nezinu, ar ko ar daudz bērnu māmiņām var salīdzināt, ja noteikti viņām ir tik liela pacietība, kā ir sarunas, kas tuvojas stundē, ja pat tiešām palīdzam cilvēkiem iziet dažādiem dzīves posmiem klāt. Un stāvam paturam to roku, jā. Un tas nav maz svarīgi. Bet par svariem tu viņiem negribēji prasīt, ja? Saviem kolēģiem, kā mums tā virtuālā asistente Signe, viņi tagad māk pastāstīt par digitālajiem atkritumiem arī, ja kas es atgādinu arī par šo stāstu, bet par to, kā sajūgt svarus ar telefonu, vēl nē. Bet gan jau man izdosies. Es tikai 2 gadus to mēģinu. Jā, pagaidām 2 gadi. Jā. Līdz piekdienai. Kā es mēdzu par filmām skatīties, ko es kādu laiku nevaru nostīties, līdz piekdienai nostīšos. Ir labas ziņas un ir arī tādas, kuras divdomīgas ziņas man gribas izstāstīt arī. Iedod divdomīgo. Jā, divdomīgā ziņa, ka līdz ar to, ka tā EID kartes lietošana ir kļuvusi tik ērta un katru mēnesi apmēram 10 000 cilvēku paraksta līgumus par e-paraksts mobila lietošanu tieši ar EID karti, mums līdz šim veselus 5 gadus, 6. gads jau no 20. gada Latvijas zvērināti notāri 80 birojos ir snieguši atbalstu iedzīvotājiem, lai palīdzētu pieslēgt e-paraksts mobile. Tātad, bet tie izradzētie zvērinātie? Zvērināti notāri, jā. Un tiešām tas ir bijis milzīgs atbalsts iedzīvotājiem. Pat ja skaitliski tas varbūt nav tik daudz, kopā pa šiem 6 gadiem ir apkalpots un palīdzēts apmēram 1% no visiem jaunajiem
lietotājiem, bet tātad tās pārsvarā ir personas, kurām, piemēram, nav internetbankas un viņi nevar pieslēgties, lai vispār pieteiktos. Ko tad tādās situācijās dara? Tad devās pie notāra. Tad notārs apliecināja identitāti un noslēdza līgumu. Un tagad mums ir milzīgu paklanīšanos, milzīgiem aplausiem un kaut kādu ļoti skaistu muzikālo dziesmu. Ir jāsaka paldies notāriem, kuri... Notāri! Milzīgs paldies notāriem, kas šo darbu kopš 20. gada ir veikuši, un no 10. oktobra šī iespēja vairs netiks nodrošināta, jo... Tas beidzās? Tas beidzās, jo EID karte ir kļuvusi tik ērta lietošanā un e-paraksts mobila līguma parakstīšanās, ka tas pieprasījums pēc šī pakalpojuma pie notāriem ir samazinājies tik ļoti, savukārt tie drošības nosacījumi, kas viņiem aizvien kā uzticamības pakalpojums sniedzējiem ir jānodrošina, rada pārmērīgu... Latvijas runājot, baigies čakars. Pārmērīgs administratīvs sloks institucionālā valodā runājot, un tāpēc tiešām šī opcija no 10. oktobra beidzās, un milzīgs paldies, jo kopumā mēs tiešām līdz ar notāriem esam redzējuši to, cik daudz nozīmē šis cilvēciskais atbalsts, ka cilvēkam, kuram kaut kādu iemeslu dēļ pašam nav izdevies tikt pie e-paraksts mobila, ir bijis klāt notārs, kas ir palīdzējis, un kas notāri strādāja pandēmijas laikā arī tad, kad neviens cits nestrādāja, un šī bija tiešām būtiska. Piemēram, 21. gadā pat 3% no visiem jaunajiem lietotājiem apkalpoja tieši šie 80 notāru biroji. Tāpēc milzīgs paldies jums par sadarbību, un iedzīvotāji, tie, kuri bija plānojuši doties pie notāra, lūdzu sameklējam EID karti un pinaploksni, un izmantojam to gan, lai pieslēgtos dažādiem portāliem, gan arī, lai pieslēgtos e-paraksts mobili, ja tas nav izdarīts. Par samīlināšanu tu ieminējies 28699 rakstā. Bija tikko situācija, kad jāatjauno Smart ID un mēģināja savu ID kartu lasīt, izmantojot telefonu MFC, un nekad nesanāca. Aizbraucu uz banku, tur arī mēģināja, nesanāca. Braucu uz PMLP, un viņi notestēja, ka tiešām ID kartu nelasās. Un, lai atrastu iemeslu, secība ir gara. Tā ir jānodod viņiem, un ejot visam cauri šim procesam, man vēl pāris cilvēki teica, ka saskārušies tieši ar to pašu. Grūti teikt, vai akmens PMLP lauciņā, bet tas nenozīmē, ka nenomainot karti, arī tā EID skan nestrādās. Tā, tas bija jautājums galā. Tad tas nozīmē, ka nenomainot karti, arī EID skan nestrādās? Jo tas šķirība, ka es izstāstu, tad šajā gadījumā karte ir bijusi brāķēta. Brāķēta karte izskatās. Un, diemžēl, tā kā es atceros, kādreiz man pirms ilga laika teica mans autoskolas instruktors, tehnika ir tehnika visādi gadās. Jā. Un arī šeit var būt kaut kādas apstākļi, kuru dēļ tā karte ir brāķēta. Šis noteikti nav viens unikāls gadījums, ir bijuši šādi gadījumi, bet pirms došanās uz PMLP pēc jaunas kartes es tomēr šajā gadījumā ieteiktu pamēģināt ar karti nolasīt. Un, ja ar karti izdodās, tad varbūt kaut kā tās samīlināšanās nav izdevusies, jo arī nemācējuši tagad izstāstīt no galvas visas telefonu versijas, kurām NFC funkcija kartes nolasīšanai nedarbosies. To noteikti varat atrast e-paraksts.lv mājaslapā. Vai Signai jautājiet? Vai Signai jautājiet, jā, jo Signai var jautāt daudz un dažādus jautājumus, tostarp par konkrētiem modeļiem, par operētāju sistēmām. Tāpat vienmēr pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunī ir jaunākā operētāja sistēma, ka jūsu viedtālrunī ir lietotne e-paraksts mobila ar jaunāko versiju un visas pārējās. Starp citu, mums ir veselas 3 mobilās lietotnes - e-paraksts mobila, EID skan un e-paraksts LV. Un tagad es ceru, ka kāds atsūtīs jautājumu, kas ir e-paraksts LV, to es vēl neesmu izmantojis. Varbūt, ja tāds jautājums būs, bet es varu apsteidzoši atgādināt, ka e-paraksts LV ir, tāds, man gribās teikt, tāds maziņš portāliņš jūsu viedtālrunī, jo varbūt situācijas, e-paraksts nav obligāts, ja es negribu varbūt viņu izmantot, bet ar mani sazinās iestādes vai komersanti un atsūta man parakstītu dokumentu, man nav datora, man ir tikai telefons, es atveru telefonā, un lai es vispār viedtālrunī varētu pārliecināties, ka tas atsūtītais dokuments ir derīgs, ka viņš ir parakstīts un kāds ir saturs, ja man ir vajadzīgs kaut kāds rīks, ja, un šajā gadījumā tas veids, kā es atveru, ir lietotne e-paraksts LV.
Tā, iPhone'am nav NFC lasītāji, tad ābols nevar vispār šito lietot tā raksts. Nu kā te nē, es lietoju šodien ir ābolists man. Jā, es arī esmu ābolists. Var. Ienāciet iPraksts LV, paskatieties, kas tur ir konkrētiem modeļiem un konkrētām operētāju sistēmām, kuras es nespēju paturēt galvā, bet var, un tas darbojās, un vienkārši, jā. No Jāņa sveiciens, vai mēs kādreiz varam sagaidīt, ka e-parakstītājs datorā pats automātiski spēs atjaunoties? Vai arī tur kaut kādas regulas? Jānis, paldies, Jāni. Es vienmēr baidos no šī jautājuma. E-parakstītājs datorā un viņa atjaunošana ir patiesi tas, ar ko es nevaru lepoties aizvien, ja, jo es pati katru reizi atverot datorā gribētos, neprasa man vienmēr to atjauninājumu, ja. Bet, jā, noteikti ir kaut kādi apstākļi, kas mums liedz padarīt viņu tādu pilnīgi pašdzīvojošu, bet reizēm tas, kas ir jāņem vērā, ka, ja jūs lietojat darba vietas datoru, darba vietās ir ierobežojumi, ko jums vietēji administratori ir uzlikuši gan uz programmatūras uzstādīšanu, gan uz šādām te automātiskām atjaunošanas funkcijām. Pajautājiet savam administratoram darbā. Reizēm ar to atrisinās daudzas problēmas. No Lindas sveiciens. Man tāds digitāls jautājums viņa raksta, vai tas normāli vai nē? Kā tev liekas? Gandrīz, ka retorisks jautājums. Jā, vai tas ir normāli? Un kas vispār ir normāls? Es ieju Latvijā LV, viņa raksta, man tur izmet lodziņu, kur var izvēlēties e-ID, e-paraksts, smart ID. Paņemu e-parakstu, viss super, tiek Latvijā LV, dara savas lietas, bet tad man sanāk vēlāk, ka vajag iet arī CSDD, spiežu, tur var pieslēgties, bet vēlreiz apstiprināt identitāti neprasa. Kādēļ tā? Sākumā domāju, varbūt kaut kāda e-parakstu feature, bet tieši tas pats ir arī ar smartu. Tas tā kā ir ok, ka ejot pilnīgi citā valsts lapā, viņi jau zina, kas es par putnu. 22364, Linda, paldies. Droši vien tas ir līdz brīdim, ja jūs esat vienīgais šī datora lietotājs, vai ne? Un, vai arī līdz brīdim, kamēr katrs no mums atcerās, ka lietojot kādu portālu ir jānospiež poga iziet. Vai mēs katrs to ikdienā atceramies, vai tas ir ok uz koplietojumiem datoriem? Es domāju, ka drošības ekspertiem šeit būtu kāds viedoklis sakāms. Es nezinu, arī varbūt vienas mājasaimniecības ietvaros, ja es esmu pieslēgusies kaut kādiem saviem sensitīviem datiem, un nākamais, kas slēdzās vai grib pieslēgties saviem, bet jau ir ienācis manos datos, droši vien, ka es baigi apmierinātā neesmu. Bet drošības ekspertiem šeit būtu jānokomentē. Vai tas ir normāli? Vai tas ir normāli? Jaunā rubrika, apakšrubrika Digitūva. Vai tas ir normāli? Sveiki, ābolam ir NFC lasītājs, nevajag man te liet ikdienā Edlus lietoju un pīkstinām kartiņas, tas ir sveiciens no 26155 Ivars. Paldies! Jā, mēs jau salikām šo pa plauktiņiem. Tās no stāriņu klausītājiem, ka teica, ka iPhone'am nav NFC lasītājiem. Tas ir noskaidros, tas mums ir. Tā, tikko tas bija iepriekš skanējās, nomainīja telefonu, vairs neskanējas. E-pakalpojumi reizēm gļuko. Kā visi e-pakalpojumi LV gļuko. Tas ir neapmierinātais OB 263-565. Tātad iepriekš skanēja, tagad neskanēja. Nomainīja telefonu, vairs neskanēja. Jaunais telefons neskanēja. Tur nebūs kartes vainu, jo ja karte ir tā pati, tad nevajadzētu būt lielām izmaiņām, bet atkal tad man iepatikās pašai tas vārds samīlināšana. Iespējams, ir jāatrod tā pareizā pozīcija, un kā man kolēģi teica, nerausti to karti, nepīkstini, šis nav pīkstinātājs, jā. Klausies par lielām lietām, 19 gadi. Šobrīd e-paraksts. Jā, 4. oktobrī e-parakstam Latvijā 19 gadi, jā. Un nākamgad vēl lielāka. Un 17 no tiem e-paraksts ir Latvijas valsts radio televīzijas centra pārziņā. Gribās teikt, ka tas ir tāds kolosāls laiks, un šajā brīdī man ir jāsūta sveicieni visiem kolēģiem, kas ir bijuši iesaistīti e-paraksta attīstībā un darījuši, un katru dienu dara to, lai pakalpojumi kļūtu ērtāki, un īstenībā es mēģināju vienu dienu sarakstīt uz vienas lapas visu, ko mēs nodrošinam, tas nekā uz vienas lapas vairs nesanāk, jā.
jo tās ir 3 mobilās lietotnes. Tas ir portāls e-paraksts LV, tas ir datora programmatūra e-parakstītājs 3.0, kur es tagad uzreiz atgādinu, ka jūs arī uz datoru varat parakstīt ar e-paraksts mobile šajā te programmā e-parakstītājs 3.0. Arī to reizēm cilvēki pieraduši lietot e-parakstītāju tikai ar EID karti un nepamana, ka tur jau kādu laiciņu ir jauna podziņa e-paraksts mobile. Jā, milzīga tehnoloģiskā platforma, kuras uzturēšanā ir iesaistīta liela un Latvijā labāko speciālistu komanda, tāpēc sveiciens maniem tehniskajiem kolēģiem, kas gādā, lai šīs te visas sistēmas būtu ikdienā droši lietojamas, lai tiktu nodrošināta, kā datoru pasaulē saka, integritāte gan datiem, gan procesiem, tiktu nodrošināta kiberaizsardzība un galu galā arī attīstība, ko mēs soli pa solim kļūstam ar vien labāki. Starp par to attīstību runājot, cik tālu mēs esam ar to kopējo maciņu, kur tev iekšā ir viss kartes, viss labumi, tur kaut kas ir pakustējies, vai tas joprojām projekta līmenī? Projekts kā reiz ir 31. augustā noslēdzies veiksmīgi. Latvijas Valsts radio televīzijas centrs sadarbībā ar Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministriju, CSDD, SEBbanku un Rīgas Tehnisko universitāti izstrādāja pilotu projektu, pilotu lietotni, digitālo maku. Pati izspaidījos, izmēģināju gan identitāti savu digitālajā makā izsniegt, gan diplomu saņemt, gan vadītāja tiesības saņemt un uzrādīt iedomātam ceļu policistam, piemēram, vai kādā citā situācijā. Forši. Šobrīd ir tikai pilotlietotne. Tagad ir jāgaida. Tuvākā 5 gada. Cerams jau kā ātrāk, jo Eiropas Savienība prasa 27. gada sākumā, ka tam visam ir jādarbojas. Labi, dabūsim gatavu. Mums jau tie, kā jau mēs noskaidrojam, labākie prāti tomēr, vai ne? Jo šito visu dabūt, lai tas tiešām strādā. Kaut kāds laiciņš ir pagājis, protams, no sākuma bija kā pa kalniem, bet zin kā, pie visa tā ir, šīs ir ļoti, tas, kas ir jāņem vērā ar e-parakstu, vai tas būtu e-paraksts mobile vai digitālais maks, tas, ko redz lietotāji, tā ir viena aplikācija, ja, un tad daudz var teikt, ka, kas tad, ko mūsdienās izstrādā tā aplikācija, ja GitHubā paņem atvērto kodu kaut kam jau un viss, un tev aplikācija ir gatava, bet visam šim aizmugurē ir milzīga tehnoloģiskā platforma, kuras darbībai mums ir jāsaņem katru gadu ļoti tādus starptautiskus auditus jāaiziet, kur eksperti vērtē pilnīgi visus procesus līdz pat datu centra durvju atvēršanai. Ja. Tā kā tam ir... Tāpēc tā ir mūsu datu drošības jautājumi. Tur ir pilnīgi visi, jo pilnīgi cits drošības līmenis. Precīzi, jo tas, kas jāatcerās, e-paraksts ir tavs pašrocīgs paraksts un tava īsta identitāte, bet digitālajā vidē, jo reizēm atkal tas, ka mums tur ir 100 identitātes dažādos e-pastos, Snapchatos un kur tur vēl nē, ja, mūs izlaiž tādā ziņā, ka mēs reizēm nepietiekami nopietni uztveram to, ka pat digitāli tas nav, tas ir pa īsto. Ja, tas nav, ir tieši tas pats. Jā, tas ir tieši tas pats, kā tā papīra lapa, kuru tu parakstīji, vecāku sapulcē atzīmējoties, ka esi ieradies. Ja. Uz atvadām Digituvi jaunā sezonas pirmā raidījuma izskaņā Sembis 2 nāk ar sveicieniem, rakstēs nesen izmantoja e-paraksts, un pirmā pieredze ir ļoti pozitīva, viss strādās super, un tad ir... pirkstiņš tādā veidā salikt. Tas dara, šis ir labākais kompliments, vai ne, ka tu tikko pamēģināji un viss ir forši, un es atļaušos atgādināt, ka katram Latvijas iedzīvotājiem no 14 gadu vecuma valsts ir nodrošinājusi e-paraksta lietošanu. E-paraksts ir bez maksas, arī integrācija dažādos portālos un sistēmās, ko komersanti un valsts un pašvaldību iestādes veic, arī tas ir bez maksas, vienkārši nāciet, prasiet un viss notiek. Paldies, ka tev atkal ciemos. Mūsu ceturtdienas ir Digituvi dienas pēc 5:00. Paldies, Vienēs programmu pēc ciemos šodien Latvijas Valsts radio televīzijas centrs.